EKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžas bezalkoholiskais kokteils. Šajā šova epizodē pie manis ciemos Denis Stepānovs un Niklaus Kurpnieks. Bet pirms sākām sarunu studijā, mēs devāmies uz Ezīšu coffee shop ar slēpto kameru, lai kādu izjokotu. Rubrika Denisa 5. Niklaus Kurpnieks teiks Denisam, kas ir jādara, dažādas muļķības, Ezītī miglā. Skatāmies, kas notiks. Jums ir kaut kur tualete pajautā viņai? Tev vienai, jā. Kur ir tualete? Taisnība pa labi. Pagaid, bet vēl nē. Paliec, reku, tu tās pastāvēs rīdi. Karač, papras viņai, vai viņai ir kaut kāds pūšamais, tīrāmais līdzeklis? Vai jums ir kaut kāds pūšamais, tīrāmais līdzeklis? Jā, protams, vienkārši. Labi. Tālāk arī? Jā, labāk vairāk salvetīt, parasti tādu šmucers sanāk. Jā, paldies. Tagad aiziet. Kur bija tualete tur? Paldies, vai labi. Tagad papras viņām, vai viņām ir lavandas mokačīno ar griķu pienu? Jums ir lavandas mokačīno ar griķu pienu? Man ir zirņu piens, un man nav lavandas sirps, bet man ir cits sirps. Kāds ir? Rožu. Rožu. Labi. Papras, kas ir ezīšu latē? Kas ir ezīša latē? Jebkurš sirpiņš, kur vēlēsies. Es ne. Vēlreiz, es tomēr nesapratu. Es nesapratu. Ko? Kāds? Jebkurš sirpiņš, kur tu vēlēsies. Labi. To karmeļu makiāto griķu pienu tad. Piedod, man nav griķu piens, es varu sirpi piedāvāt. Darēs? Labi, pagaidzi, pastīšos. Es nedzirdēju, ko viņš teica. Viņš teica, ka nav griķu piena, jo otra reize maigi. Ir kaut kāds rīsu piens vai kaut kas tāds, kas nāk par labu ķermenim? Ir tāds piens, kas nāk par labu ķermenim. Rīsu piens. Šitie man nedarēs, nē. Nē, pagaidzi, padomā. Labi, tad papras, vai ir kaut kāda tipa maizīte bez ogļhidrātiem? Ir maizīte bez ogļhidrātiem? Jā, patiesībā. Viņas ir reāli nesaprot, kas notiek. Aha. Labi, tad maizīte arī nevajadzēs. Maizīte nevajadzēs arī tad. Saka, sorry, es tūlītās, man bišķi sagriezās puncītes un aizēja atkal prom. Man nedaudz vēders sagriezās atkal. Reāli nesaprot, kas notiek. Tu arī ietāpakaļ saki, nē, toreiz tomēr nesagriezās. Jā, tad man to ledustēju lūdzu ar griķu pienu. Viltus trauksme. Ledustēja, griķis pienu varbūt ir. Ledustēja ar griķu pienu. Jā, jūs. Bet tev Jums ne. pienu? Pagaid, es sapratīšu tūlīt. Likās, ka šodien būs diena, kad beidzot pamēģināšu griķu pienu. Paņem to glāzīti plasmas, kas tev tur stāv priekšā blakus kafijām, pasmaržo viņu. Noliec, jā. Jā, paldies. Tā. Tu pasaki, mums starp citu tāda intervija. EKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžas bezalkoholiskais kokteils. Niklā, Denis, paldies, ka veltījāt savu laiku. Niklā, kā tu jūties, kad uz ielas tev nosauc par tirsu? Bez nekādas priekšspēles uzreiz pa bērnību. Nē, nu. Bet bieži tā notiek vispār? Zini kā, jā. Diezgan bieži, bet man tiešām ka tas ir, ņemot vērā, ka tas ir labs projekts, man nav kauns par to. Jā. Un tas, ka cilvēkiem es asociējos ar to varoni, tas jau ir tikai bonus manā darbā. Nē, protams, tu nospēji nereāli krūti un viss saka, tas ir labākais seriāls Latvijā. Tu esi skaties Neaugtos viesus, un ne? Es no sākuma pretojos baigi, jo ugunsgrēks man nedaudz sabojāja visu seriālu iespaidu Latvijā. Stulbākais piedāvājums karjeras laikā, ko jūs esat saņēmuši. Būt tev, Niklā, kaut kas ļoti dīvains. Nē, man pat piedāvājumi mazāk, laikam ir tas, kā jaunā paudze raksta. Vari atsūtīt man viģiku, man čomam tur 18 gadu dzimšanas dienu vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņš man runā, tā kā es viņam būtu kaut kāds homijs bez pieturzīmēm, bez nekādas gramatikas tādā rakstīt, kā mēs būtu kopā skolas solā sēdējuši. Es piekrītu par to, kā viņi uzrunā bieži vien. Jo fujak. Mums pirms kādiem 8 gadiem man māsa rakstīja
Vai mēs are you ready to perform naked with tigers the 10,000 euros? Man liekas, mēs piekritām. Es kurien tu vēl spēt? Es vienkārši atceros dažādas piedāvājumus, kādi mums ir sūtīti. Un es atceros, ka arī mēs kaut kad zvanījām. Gačo, man liekas, mēs zvanījām, prankojām pa telefonu. Ļoti sen, jā. Viņš kaut kā dusmīgs bija, man liekas, toreiz bišķi. Viņš aizsūtīja mūs pie menedžmenta, man liekas. Denis, vai tev kādreiz ir bijis moments, kad tu izliecies, ka tu pilnībā visu saproti, bet īstenībā tāds pilnīgi Nu jā, taču. pēdējais, ko tu atceries? Nu, kaut kāds precīzi, es neko nespratu. Es vienkārši teicu, jā. Jā, bet kurā situācijā? Nu, čomi runājās, kaut ko Sudrabs ar vēl kaut ko pārunāja, un es, jā, ka visam piekritu, bet es nezinu, vēl projām, ko viņi runāja. Starp citu, tev Niklāvs Zem profila rakstīts aizliegta jebkāda mana fotoattēlu kopēšana, reproducēšana vai publicēšana plašsaziņu līdzekļos. Kāpēc? Un vai tev kaut kāds slikta pieredze to bijis? Man besīk, ka viss vazā šobrīd pat zeltaino presi un mēģina pievilkt kaut kādas random virsrakstus klāt, tur tā nav. Līdz ar to, ja viņi mans bildes nevar lietot, zin kā es par to nedomāju, līdz man piedzima sīkais. Jā, tagad, kad ir kaut vai ieliekot bildi, kur ir mazā dēla zeķis redzams, pieņemsim, es negribu, lai tas pēc tam ir tur zeltainā presē un rakstīts tur pievilkts pilnīgam kaut kādam sūdam klāt, kam nav nekāda sakara ar to. Tāpēc no tā var izvairīties. Līdz ar to viņi atrod vissūdīgākās bildes internetā, kuras kaut kāds šitāds tēsums, kas nav manā profilā, un tu ieliek tāpat uzrakstu. Bet drīz būs tā, ka jāiet tavā vietā, varēs repot dziesmas iekšā un viss tā. Jau tā ir. Jā, tā ir. Elons Musk teica, ka tuvāko 5-10 gadu laikā viss kontents, kas būs gan mūzika, gan video, tiks tikai no AI radīts. Nav. AI nav spējīgs uztaisīt kaut ko dzīvi vēl joprojām. Kaut ko tādu, ko tu klausies. Nē, bet zini, es pat dzirdu. Es zinu, ko vairāk domāju, ka, pieņemsim, tagad tu paņem visparastāk ējā, paņem dziesmu, tur pieņemsim Denisa dziesmā, un tu viņu davai kaut kādā apvadceļa estētikā. Un čustais foršu cover, bet tas skan pēc pakaļas. Bet, ja tu pats pēc tam paņem un pārcoverē to AI coveru, jo tu paņem to ideju, bet paši tā skaņa. Un es arī neticu, arī zinu, ka visi sociālie tīkli, visi influenceri, visi interesants jau tas, kas bišķīt atšķirās. AI nav spējīgs. Nu, protams, tā tāda vesela iekšā. Jā, tieši tā. Nē, bet vizuāli viņš var uztaisīt kaut kādas creepy lietas, bet visu produktu es šaubos. Tāpat, ja būs kino ar AI, es domāju, ka vēl labu laiku būs aktieri kino un AI kaut kur, kaut kādus specifikus taisīs un tādas lietas. Vai ko tu domā vispār par to, ka tur arī Holivudā kaut kad vāc tos parakstus par to, lai tur netaisa CGI vai AI sejas? Piemēram, tur James Dean, kaut kāda aktieri, kas ir nomiris, un tad var likt viņu apakaļ iekšā filmēs, un izstāst pilnīgi realistiski. Es neuzskatu, ka datoram vajadzētu darīt to, kur cilvēks mēģina izaugt, kas viņam patīk un par ko viņš ir sapņojis, un viņš grib ielikt tajā dvēselē, da vienalga, kas tas ir. Tas ir tavs sapnis, un tu gribi iedvesmot kādu, un tu gribi sasniegt virsotnes, bet pēkšņi dators vienkārši programmē visas tās lietas, un man liekas, tas ir tā pilnībā, ka tam tā nevajadzētu strādāt, bet, redz, kā ir. Cerēsim uz to labāko. Jā, starp citu, jūs abi esat bijuši viens otra lomā vai darbā, tā teikt. Denis, tu esi teātrī maucis cik, 9 gadus? Vai ne? 7 kaut kāds. 7, kreidz, tu zināji to? Nē. Jauniešu radoša apvienība Opā, kur... Jā, Wow! Baigi interesants nosaukums striptīz klubam. Sorry. Es vienkārši to pateicu tā strauji, opā. Es esmu vairākas reizes jau piekodinājis, ka šo nosaukumu neteikšu nekur, bet viņš automātā izlido ārā. Bet labi, mēs iestudējām dažādas lūgas, gan kustību teātris, gan arī tur Minhausen precības un viss kaut kas, kur arī ar monologiem, ar dialogiem vispārējo. Un kā tev veicās repa karjerā? Tu šeit kaut ko repojas arī bišķiņ, ne? Sūdīgi, jā. Jā, kā redzi, es neesmu. Nē, tas ir... Tev nav nekādas dziesmas izdots, ne? Nē. Kāds sakās? Nē, man liekas, ka ir, katram jādara sava lieta. Es neesmu ne dzīvis, ne audzis tādā hip-hop scēnā, un man liekas, ka tā ir kultūra vesela. Līdz ar to tie, kas tur mēģina kaut kādos 30 gados pēkšņi ar repu nodarboties, tas reti sajiet. Es esmu ar freestyle vienkārši tikai tāpēc, ka es nebiju uz mutes kritis, un tur viens veiksmīgs vakars Ūsās, tāpēc man uzaicināja uz geto, un es tur kaut kādu freestyle mazliet nodarbojos, bet... Labs, bet tev vispār, man liekas, tā improvizācija kā tāda no aktieru mākslas nāk, jā? Vai? Es esmu
spēlējis bungas, es esmu tur ar sportu nodarbojies, esmu visādas lietas darījis, bet tas viss pietiek, lai es kā aktieris varētu parādīt skatītājiem, ka es to ķipa māku, bet realitātē es to nemāku. Tas ir pilnīgs basics, ko es daru. Starp citu, tavs tēls seriāla Nelikto viesi ir diezgan pretējs, iespējams, kāds tu esi dzīvē. Kā tev labāk patīk spēlēt tādu trako džeku vai memīti? Man patīk spēlēt, jo tālāk, jo interesantāk. Un, zini, ir tādi tēli, kuros tu vari iekosties, un kas tev pašam kaifs. Un tad ir tādi, kur tu jūti, ka es tā kā izdaru savu darbu, bet nav tā, ka nonis pavadu. Bet arī izaicinājums tajā pašā laikā, ne? Jā, atrast to kaut kādu kaifu, bet spēlēt vispār ir interesanti. Padzīvot kaut kādu mazliet nosacīt citā pasaulē. Bet tev ir kāds tēls, kas ir izmainījis tavu dzīvi vai domāšanu, vai tā, ka tu reāli paņem no tā, visu dzīvi tā mainās? Vai? Es jau neesmu dramaturgs, es neuzrakstu tos tēlus, bet viņi, nevis es domāju, bet patiesībā tā, ka ir tas tēls, ko uzraksta dramaturgs vai tur scenārija autors, tad esmu es, kas to izlasu un es to tēlu interpretēju tā, kā man tas ir sanāk. Un arī vienalga, vai es spēlēju kaut kādu pilnīgi nūģi, vai spēlēju tur kaut kādu narkomānu, tad kaut kāda daļiņa no manis tur ir. Paņem vienkārši no savas pieredzes kaut ko un ielaist tajā iekšā. Tu jau gribot, jo no sevis neaizies. Pamēģini uzrakstīt dziesmu, ķipa, kurai nav nekāda sakara ar tevi. Nav reāli. Jā, tieši tā. Denis, starp citu, apsveic tevi ar superīgu koncertu Palaģikā. Izdevās super. Un tagad nākamais solis - Arēna Rīga kopā ar Sudraba sirdi. Kā nonācām līdz šim, jā? Jā. Jā, hosts šo delivery. Jā, vispār jā, bet ko es gribēju ar to teikt? Es domāju, jā, varbūt kas tev motivēja darīt tik lielu soli, jo ir daudz, kas nekad neuzdrīkstās tādu milzīgu soli spērt. Tas arī ir tas iemesls. Mēs vienkārši ar Sudrabu apspriedāmies par to, ka, kā cilvēki itim visā, vai ģimenes pieaugumā, vai tas ir pirmais salīdzinājums, kas nāk prātā, mēģina sagaidīt īsto laiku. Un mēs sapratām, ka nav jau tāda īstā laika, ka tu nekad 100% nebūsi gatavs. Un atkal no otras puses, no šādas perspektīvas paskatoties, šobrīd muzons iet, cilvēki atbalsta, mums ir tiešām ļoti spēcīgs marketings un mana un Sudraba sinerģija. Viņa strādā, cilvēkiem patīk tas muzons, mums ir idejas šogad laist ārā muzonā vēl ļoti daudz ko spēcīgu un iedvesmojošu un jautru tai pašā laikā. Plus visa komanda, kas mēs esam, tai pašā laikā arī tu un visi, kas komandā ir spēks, un es vienkārši sapratu, ka tagad ir īstais laiks. Sudrabs to sapratu un viss. Mums ir plāns, mums ir vīzija. Mēs gribam to uztaisīt pasaules līmenī, un tie, kas zina mani, zina, ka es tukši nerunāju. Tā kā mēs strādāsim pie tā, lai izpārdot arēnu, un galvenokārt strādāsim pie tā, lai tie, kas atnāk uz arēnu, lai viņi neaizmirst šo datumu ilgu laiku. Taisīt muzonu no sirds, kas nevienam neinteresē, vai taisīt muzonu, kas patīk masām un cilvēki pavalkās? Vismaz personīgi es nekad neesmu taisījis muzonu ar domu, kas nostrādās uz masām. Nekad. Man liekas, ka tad, kad tu taisi muzonu no sirds, kaut kādā brīdī tas kaut kur atsitīsies. Nebūs tā, pat tad, ja neinteresē nevienam, nebūs tā, ka tas tā būs visu laiku. Galvenais tev nevajag domāt par to, atkal visiem Tev vajag domāt par to, kā tu jūties par to dziesmu. Man patīk būt repā. Man šodien arī ar Niklauvu runājām. Niklauvam teica, ka es nezinu, cik ļoti es izpaudīšu vispār mūzikā kā tādā sevi, bet tieši repčikā es labprāt būtu visu dzīvi. Tieši repā. Man patīk būt tur un man patīk to darīt. Un man liekas, ka tā arī ir meina atslēga. Un tad jau skatīsimies, ko Dieviņš tev ir lēmis. Vai kāds klausīsies, vai tas atbalsosies kaut kur ļoti tālu vai nē. Bet anyway, tad, kad tu dari to no sirds un tu kaifo no tā, tu nevari iebraukt audzās ar to. Īstenībā daudz ko arī runāju ar tevi un mācos no tevis. Jā, agrāk bija otrādāk. Un otrādi, visu laiku, ik pa laikam mēs samainām šīs te lomas. Tas, ko šobrīd atbildu tev, es uz jautājumu šeit, to tu man stāsti 4 gadus atpakaļ. Vēl pēc 3 gadiem atkal tu man to stāstīsi, un tad atkal es tev. Un svarīgi, kad ir cilvēki tev apkārt, kas tev arī to atgādina, jo viss kaut kas notiek dzīvē, kas tevi mēģina novest no ceļa, visā dēmoni un nepareizas izvēles un nepareizie cilvēki, ko tu satiec. Un krūti, ka tev ir komanda apkārt, kas tev nepamet tad, kad tu pie pirmās kļūdas, nē, es šito čalu nepazīstu. Cilvēki tiešām no sirds ir ar tevi, viņi būs ar tevi arī tad, kad būs ļoti sūdīgi. Tieši tāpēc mēs esam viens otram. AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāža bezalkoholiskais kokteils. Izrāde Nāve un meitene kā režisoram,
kas ir lielākais challenge? Vai tev šajā projektā kas bija lielākais challenge? Es esmu Latvijā zināms kā kaut kāda formāta aktieris, un ir cilvēki, kas man varbūt uztver tā vieglprātīgi. Nu, tas jau tur kurpnieks kaut ko pajokos. Bet materiāls pilnīgi precīzi. Viņš diezgan tāds žoskijs. Un līdz ar to man sākumā bija grūti, lai cilvēki sāktu nākt uz to izrādi, viņiem pāri uz nāva meiteni, kaut kas varbūt nelīmēs kopā, bet tagad sāk nākt skatītāji, tev aizgāja. Bet kas ir interesantāk, tad, kad tu uztaisi kaut ko, kad tu uztaisi izrādi, viņi iznāk kaut kādā vienā formātā, un piemēram, ja tas ir kino, tu uzfilmē, un tev ir forši. Tā kā viss tas ir zelta kadrs, un viņš vienmēr paliks tāds. Jā. Bet izrādi tu uztaisi, liekas, ir riktīgi forši. Tā viņa aktieri sāk spēlēt 4 mēnešus, un tu jūti, kā viņi mainās. Es vispār pa dzīvi neesmu perfekcionisms, bet ja pa darbu ir runa, tad es esmu diezgan perfekcionists, un man patīk par pilnīgiem sīkumiem. Un tu redzi, kā tā izrāda katru reizi bišķi citādāk, un tu nevari saprast, vai tas ir forši, vai tev ir tāds, davai atgriežamies. Tur ir tas, laikam, lielākais challenge. Tas ir daļa tā, ka backgroundā cilvēks kaut ko citu piedzīvo, mēģina ielikt kaut kādu citu emociju tajā iekšā, vai tas ir tāpēc, ka vienkārši nav tāda disciplīna, ka viņš visu laiku pieturās pie tā? Tas ir atkarīgs no gara stāvokļa, no dienas, no perioda. Tas pats ir arī izrāde. Aktieri atnāk, viņi spēlē, kaut ko viņi redzējuši, kaut ko dzirdējuši, paralēli mēģina citu izrādi. Nu, vienkārši galvā notiek kaut kas cits. Arī no cilvēka atkarīgs, ne? Un raksturiezīmēm. Kāds visu laiku grib sev pārspēt, un viņš kaut kā pat nepiedomājot mēģina pats kaut ko uzlabot. Jā, un tas jau arī maina. Un tad ir tas, kad skatītājs kaut kur pasmējās. Un tad tu, viņa patīk, jāpamēģina vēl pajokot. Un nākamais, kad tu mēģini to izdarīt, tad tas vairs nestrādā. Un, tas tāds dzīves organisms tā izrāda. Tev ir bijis doma kādreiz uztaisīt savu seriālu vai filmu? Nu, noteikti, jā, bez variantiem. Kādā ziņā Kādā žanrā? Zini, tad, kad tas sāks nākt ārā, tad arī vairāk droši uznās. Tas nebūs drīz. Bet tev ir jau doma galvā. Man ir doma. Denis tikko uztaisīja arī filmu nesen par savu pavādu. Koncertfilmu, jā. Koncertfilmu dokumentārijas apvienoja vienā. Nice. Tāpēc, ka es neesmu redzējis, bet kino noteikti ir. Jo man tieši izbisīja tas fakts, ka es gribu kaut ko uztaisīt tā, kā es to redzu līdz pēdējām detaļām, saglabāt un tad skatīties, kā tas dzīvo līdz laikam, nevis kā tā izrāda mainās, pieņemsim līdzi, bet kā, pieņemsim, viens kaut kāds video uzfilmēts materiāls pēc 5 gadiem strādātu. Man tas būtu interesanti. Es gribu kaut ko, kas paliek tāds pats. Un tev patīk labāk būt režisoram vai aktierim? Katrai savs kaifs. Var pastāstīt mazliet par to izrādi reāli. Man interesē, uz ko mēs iesim ar Denisu. Tas ir tā kā thrillers, jā, teorētiski man tā ideja bija tāda, ka es diezgan apzināti izvēlējos psiholoģiskā thrilleru žanru, tāpēc, ka tas man ir mīļākais žanrs, ko skatīties mājās pie Netflixa. Un man liekas, ka to var izdarīt, atradu materiālu, uztaisīju, un viņš ir patiesībā par smagām tēmām, par sievieti, kurai darīts visos iespējamos veidos pāri, par to, kā viņa satiek savu pārdarītāju. Un tas ir tā izrāde par to, ka gribētos tam pārdarītājiem iedot pa galvu, nevis ielikt viņu cietumā. Tas taisnīgums mūsdienās, man liekas, neeksistē. Un zini, baigi viegli ir, ka man tieši šorīt no rīta runā ar čomu, kam šobrīd dzīvē rīktīgi veicas. Un es viņam uzrakstīju, veids, nice. Un viņš saka, paldies, ka tu to pateici, tāpēc, ka visi pārējie, ļoti daudz draugu, viņi neko nesaka, jo viņiem skauž. Kā tev, ja homijam, visi iet, tas tāpēc, ka tev pašam ir tāds mazliet, viņš dara labāk, līdz ar to es visticamāk esmu Es to negribu atzīt, tāpēc es neteikšu, viņam iet labāk, man iet sliktāk. Tas ir tas ir tas pats, un tu nekad nedabūsi to rezultātu tādu, tā kā ir ieguldītais darbs. Bet zini, es esmu pamanījis, ka ārzemēs tas nav tik izteikts. Nu, piemēram, Amerikā, kad es dzīvoju, cilvēki varbūt feikoja, ka viņi tā priecājās viens par otru, bet tur tiešām cilvēki smaida un priecājas, un mēs ar Denisu par šo esam daudz runājuši, ka mēs reāli viens pa otru panākumiem tā priecājamies kā pašinē, un tas ir, Tas ir baigi vērtīgi, ka tu tiešām satiec dzīvē cilvēku vai cilvēku grupu, kas toču, jo mani neapis, ja tu šādi priecājies par mani, labs, vai tu tiešām es redzu no tevis, ka tu priecājies pa īstam, un tādā ziņā mums paveicies, ka man sasilda tas, ja Reikam, piemēram, viņš izšauja, man sasilda, un ja viņš paklūp, tas ir sāpīgi. Man nepatīkam. Jā, un nav daudz tādu cilvēku. Runājot par godīgumu, kas ir varbūt es nezinu, kā ir, es zinu, kas ir mūzikas industrijā, bet kā ir, piemēram, šajā kino vai aktieru meistarības telpā? Kas ir tas, kas tev visvairāk besīt tajā industrijā? Es negribu kaut kādus stereotipos iebraukt, bet ir tādas maskulīnākas un tad feminīnākas tā kā vides, kurās tu uzturies. Un pieņemsim, ja tu strādā gaterīt un tu kaut kādus sūdu savārīs, tu vienkārši dabūsi pa muti no čoma un jūs turpināsiet strādāt. Tad ir tās intelektuālākās profesijas, kur bieži kaut kādā brīdī panākumus un patiesībā tieši sociālā spēle, nevis talants. Tev ir jāpiebrauc, nevis tev vienkārši tu izdari tīri labu darbu un būs čot, ka tev ir arī viņš jāpasniedz, tev ir pareiziem cilvēkiem jāstieks un vispārējais. Bet, jebkurā gadījumā arī tam vakar aizdomājos, vecīt. Es tā aizdomājos par pats to. Mūzikā, vai ne? Jā, ka tev reizēm, kādu tu enerģiju un efortu ieliec tajā, ko tu dari, kādu tu mīlestību un sirdi, un tev vēl ir jādomā, kā to iesaiņot. Un tev vēl 3 reizes lielāks eforts un enerģija jāieliek, lai iesaiņotu
šajā momentā ir svarīgi. Es gribu to darīt tā, kā es jūtu to, un viss. Un tu prom, un, protams, bet daudzi nesapratīs tāpat, bet jā, tas ir uz to pusi, ko Bet kas patiesībā baigi svarīgi, laikam ir tas, ka mēs šobrīd vajag atzīt, ka iesaņojums šobrīd ir, ja ne pats svarīgāks, tad tieši tikpat svarīgs kā kaut kāds talants vai paveiktais darbs. Jā. Tāpēc, ja tev ir produkts un tu viņu nepārdod, tad kāda jēga no tā produkta? Tu viens pats var tur savu tas ir skumji savā ziņā, bet tā tas ir, jā, bet ņemot vērā, ka tā konkurence šobrīd ir tik milzīga un talantīga cilvēki ar šitā, tas pats ejais lien, nu, ja tu nevari bišķīt tomēr kaut kā visiem izlīst priekšā, tad... ir grūtāk, kā bija agrāk. Nu, tur 12. gadā izmeti YouTube'ā labu repčiku, tas strādāja daudz labāk nekā bet 12. gadā tikai daži zināja, kas ir YouTube, pieņemsim, jo reķinies visi, kas repoja rajonā, mēģināja izsisties kā ētmailā, iet pa betliem, kāds tev pamanīs. Un kāds uzzināja, ka tas arī bija vienkārši tajā laikā aktuālais mārketings un tas veids, kā to visu pasniegt. Denis, tu filmā minēji, ka tev daudz teica, ka tu esi tur, nezinu, sliktākais reperis Latvijā, vai kāds teica, kā tu vispār dīloji to, ka tu to dzirdi, un tagad tu esi šeit un turpināji tam iet cauri? Tā ir tāda jau no bērnības, kopš es sev atceros, tā man ir ļoti laba īpašība. Heiteri un cilvēki, kas man netic, vairāk ir mani, ne gluži vairāk, bet tā ir viena no spēcīgākajām motivācijām man, ka es zinu, kas es esmu. Es zinu, kas esmu, no kurienes es nāku, un es zinu, uz ko es esmu spējīgs. Un tie, kas saka, ka man nesanāks vai ka man neizdosies, tieši vēl vairāk iedod to dzinuli, to uguni, kad jūs redzēsiet, es parādīšu pretējo. Un šeit mēs atkal atcitamies pie vārda underdogs. Visu dzīvi savā ziņā esmu bijis underdogs, un man patīk šī pozīcija, jo underdogs vienmēr pierāda pretējo. Un šajā gadījumā ļoti vairāk kārt es to esmu pierādījis jau. Un Arēna Rīga, kurš datums? 10. aprīlis 2027. gads. Biļets ir jau pieejams. Jā, biļešu servisā. Tā kā, tā. Tas ir man mamma aizmugurē. Šobrīd, starp citu, strādājam, izējam uz kontaktu arī. Mēs, kā jau minēju, mēs ļoti gribam uztaisīt kaut ko nebijušu, kā jau mēs un kā jau visi savā ziņā. Mēs gribam arī īpašo viesi dabūt no ārzemēm. Pasaules līmeņa zvaigzni dabūt uz šejien kā īpašo viesi. Okay. Kā, ja mums tas izdosies, mēs jums neteiksim, kurš tas ir. Tas bet nav noteikti Niklās Kurpnieks. Ja nedabūs ar AI, uzbliezīs. Nē, AI nebūs. Ja mēs dabūsim, mēs noteikti informēsim par to, bet neteiksim, kas tas ir, lai tas ir surprise moments šajā dienā. Vai jums kādreiz bijis moments dzīvē, kad gribās atmest ar roku? Vai vispār mūzona, vispār aktieru spēlē? Man šis moments ir iedot kādam pa purnu un aiziet širmas ciet un kaut ko izārdīt un mašīnu kokā. Tā tas man parasti ir. Tāda atiet. Atiet, jā, un tad tu turpini braukt uz 50 km/h normāli pie atļautā. Varbūt tev var kādu pieredzi. SDD šo reklāmā varam iemest. Ja ir baigās nesēt pie stūres, var nesaiet. Es domāju, kā uz šo jautājumu neatbildēt cringe, un tad viņš pateica lielas sociālās. Protams, jebkurš cilvēks, jebkurā profesijā, ko dara, ir brīdis, kad liekas, ka nav jēgas. Vai iet pārāk slikti, vai iet pārāk labi. Līdz ar to, ko es tur jauni pateikšu, keep hustling un tev sajies. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils. Tā, Denis, tev nepatīk šī spēle. Viņa saucās Atbildes jautājumu vai ēd austeri. Atmest to smaržu šeit jūras, jāsāļo. Tas ir Denčiks pilnīgi smaržo pēc austeri. Es uzdodu jautājumu. Ja tu negribi atbildēt, tev jāēd austeri. Bet ja tu atbildi, viss safe, nav jāēd austeri, bet jāatbild godīgi uz jautājumu. Nē, es godīgi atbildēšu jautājumiem visiem. Arī jautāt. Okay. Niklā, pirmais jautājums. Sliktākais projekts, kurā tu esi piedalījies? Sliktākais projekts, kurā es jebkad esmu piedalījies? Vai ēd austeri? Svešā seja. Okay. Kas bija? Tas bija, tu man prasīji, es filmējies ugunsgrēkā. Jā. Un svešā seja bija, svešie mati, kur ģirtam ķesterim bija uzlikti mati. Un viņš bija dakteris, svešie mati. Un, long story short, tas bija vienkārši mans pirmais TV projekts, kas bija ugunsgrēka līmeņā. Un man tas bija vajadzīgs gan karjerai, gan visam pārējiem, bet es šobrīd skatos tādu kvalitāti, es esmu veiksmīgi izvērties no pilnīgiem sūdiem, un tas ir pagaidām sūdīgākais, bet nav tā, ka es to mainītu, tāpēc, ka man tas bija vajadzīgs karjerai. Okay. Tu esi veiksmīgi izvērties arī no austeres, un Denis, nākamais jautājums. Tas ir, bet vēl 3 jautājumi priekšā. Denis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē. Kāpēc tu nevarēji to jautājumu man jautāt? Sliktākais reperis Latvijas vēsturē. Notārs bija reperis?
varam ieskaitīt. Jā, nu viņš bija laikam reperis. Nu, laikam, viņam bija dziesma Perfekta diena, ja? Ja viņš bija reperis, bet labi, es īstenībā nepieskaitīšu viņu pie repakiem. Labi, paliekam pie notāra. Okay. Aktieris, ar ko tev, Niklā, visvairāk besī spēlēt kopā? Besī spēlēt kopā? Šobrīd tas nozīmē, ka man viņa ir jāspēlē kopā. Vai arī jāēd? Es baigi negribu to austeri. Es tevi saprotu, veci. Tici man, tu viņu Bet labāko čomu ar kaut kā stulbi. Jā. Mēģinās? Jā. Nē. Jā, nu man tāpat kādreiz tas būs jāpamēģina. Let's Viņa go! Fui, es nezinu, Tā. viņa tik mitra. Tas ir rituāls, jā. Paljām, tu pacēl, dzer iekšā kožļā un arī nost, tā es daru. Žuri, ka iedomājies man garšos, mums būs Tu varēsi visu sapēt, tevis viedā. Lūziens, zini pēc kā viņi izskatās? Nu. Tur nav jābūt baigai iztēlē. Fuck. Rīnost. Tev ir tas pats, kas man taisa elpciet. Ceru, ka nākamajā jautājumā ir labāki. Ja tev garšos. Žoska, ne? Fu, bļa, kā par to naudu maksāts? Tagad turpinam ar Denisu. Neārtākā situācija dzīvē, ko tu atceroties vēl projām nosarksti. Daudz tāds. Tev ir tā daudz. Protams. Nu, izvēlēs vienu. Mani palaida uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko galibu. Un es tieši bija Valentīna diena, un tu skolas kastē met anonīmo vēstuli meitenei, un man patika viena monta, un es biju aizsūtījis tieši vēstuli, un tā monta bija atnāk uz mūsu klasu, un es sēdēju tam leopardu biksēm tajā solā, jo man vecā mamma nedaudz citas bikses. Un man viens no čaļiem vēl un izvilka no tā sola ārā, un pat monta sasmējās. Jo es biju sieviešu leopardu biksēm ar disko galiem. Wow. Ok, šis ir pieņems. Tātad, Niklā, kas ir vistuvākais moments, kur tu esi bijis pie tā, lai iznīcinātu savu karjeru? Tev bija bilde uzreiz galvā, bliez vaļā. Tas nebija tāds viens moments. Man nav bijis šis te viens nosīt vairāk moments, kur es varētu nolikt visu savu karjeru. Jā. Bet es esmu tā lēnām dedzinājis pats savu karjeru kaut kādā dzīves periodā, ka man likās, ka es esmu tik labs un neviens man nenovērtē un es kļuvu kokī, kaut man nebija nekāda pamata vispār to darīt. Un es tā arī gandrīz norakstu savu karjeru. Vienīgais, kas man beigās pateica nomierinies, bija Juris Žagars, kas tagad ir dēls teātra direktors. Viņš pateica, vecīt atslāpst, taču bija sūdi pāries. Un kopš tā laika Bet ko tu izdarīji tādu beigās, kas bija tāds kronis? Es neko tādu neizdarīju. Es vienkārši staigāju, tā kā kaut kāds vana bija modes blogeris, tvītoja pa Latvijā krūtiem māksliniekiem, ka viņi visi ir bija. Tad viens man feisoja, un es tajā brīdī sapratu, kāds esmu tāpēc, ka es esmu pilnīgs students biju, bet man likās, ka es esmu nereāls gangsteris. Man pat kolēģiem negribējās mani kopā strādāt. Un tad vārds pa vārdam, tā kā tas Džeks man pienāca klāt un pateica patiecībā forši tvīti, un es sapratu, kāds tas jo man nebija ko atbildēt. Tajā brīdī es sapratu, ka bija šī ego jānoliek pie malas un jāsāk strādāt. Un tajā brīdī man tas sāk viss iet uz augšu. Tas nebija tāds viens moments, bet tas tāds jaunības maksimālis. Sākāp bišķiņu un tad tu bišķiņu. Jā. Un zini kā, viens sakāpt ir kaut kāds process, ka sakāpi. Man prosta vienkārši bija. Jā, man uzreiz jau soteku bija. Jā, es nezinu, kāpēc. Vai man likās, ka es tagad mācos par aktieri, es esmu tur nereāls čuvaks. Man šķiet, ka mums ar Denis arī tā bija, ka mēs tik blatni staigājām pa rajonu, kā būtu leopardu biksēs. Jā. Kad tu sāc kaut ko darīt, kas ir tavs motīvs, kāpēc tu to dari. Un tad no sākuma bija, gribās feimu, gribās krutam būt, un tad tu arī dzīvo tajā vaibā. Un tad tu pat runā izloki, tu tur, šodien tiekamies Justā. Kaut kur dzirdēt reklāmu. Nē, katrā ziņā man liekas, ka jaunam cilvēkam, jo īpaši, ja tu Latvijā mūzikas vai tajā pašā mākslas vai jebkurā, es nezinu, popkultūras žanrā, ja tu esi populārs, tad tu esi populārs, ja tu esi labs tajā. Un daudzi cilvēki sajauc to, ka fakts, ka tu esi tajā nozarē, tev vienkārši nepadara populāru vai tur labu tajā visā, tev kaut kas jāizdara, lai tu varētu šitā staigāt apkārt. Un ļoti daudz izietam cauri. Un pat tad, ja tu sasniedz, tomēr vajag cilvēcīgi un nevajag pazaudēt. Jā. Denis, tev jāpastāst pilnais stāsts, kā tu iepazinies ar Sudraba sirdi. Sudrabs agrāk bija Jēra. Es klausījos viņu 11 gadu vecumā. Viņš īstenībā bija viens no maniem tādiem repa etaloniem Latvijā ar Reiku kopā un Kaizeru. Tie bija tādi džeki, kurus es ļoti sēdēju, klausījos. Un tad mums izveidojās konflikts ar Nātri. Mēs tā kā Nātri tur kaut ko gāzējas krastu, es Nātri tur sapļaukāju vienā situācijā. Un tad es izdomāju piedurties, baigi pat neiespringu, man tas nebija. Es vienkārši izdomāju, davai es uzrakstīšu, distrekošu, kaut ko uzrakstīšu Nātrim. Izdevu ārā treku, Nātri man atbildēja, un tad tā kā viss krasts uz
uzgāzēja uz Nātras pusi. Un tad vēlāk Sudrabs bija uztaisījis dziesmu Komēta, kur viņš tā kā ne tiešā kontekstā, bet ar zemtekstu nedaudz tā kā atbildēja krastam. Tajā dziesmā nevis situācija, bet rindiņa, kur viņš pateica, kā ar veco labo izsistu ģīmi, zinu čaļus, kuri iedos pa brīvu vaļera vai kaut kas tāds tur bija. Un es to iemetu storijā un pateicu, let's go, G. Tā kā, un tad viņš man atbildēja to, un mums sākās konflikts, mēs sākām viens otru lamāt, tad es viņam pateicu, davai būs Latvijā un šito atrisināsim. Un viņš saka, nu davai viss. Un tad pagāja kaut kāds gads pusotrs, un viņš brauca uz Latviju. Un es uzrakstīju viņam uzreiz, davai tiekamies. Un viņš pateica, sēles un atsūtīja man lokāciju. Tas bija Vecrīgā pie Hesburgera netālu no... Tie, kas zina, kur Vecrīgā ir Hesīts netālu no Ņujorkera, tur tieši epicentrā pa lielam. Tur mēs satikāmies un uzreiz vārds pa vārdam aizgāja rams un sākām rubīties. Tā bija jūs pirmā tikšanās reize Sudraba sirdi, jūs rubjāties. Jā, mēs sarubījāmies. Tur tas rubaks tāds diezgan ilgstoši bija. Nokritām zemē, viens otram tur galvu daudzījām. Sitām ar visu. Es atceros, viņš man turēja rokas, es vēl knābāju ar galvu, kā dzenis mēģināju tur kaut ko izdarīt. Un tā vienā brīdī mēs piecēlāmies kājās un vienkārši iedavām viens otram 5, tad man liekas, viņš teica, jā, tu esi interesants šoks. Parasti jau pabazarē, un ja nevar sabazarēt, rubās. Tu rubies un tā bazarē. Viņš saka, nu tas tā laba pieeja. Tā jūs izdomājat kopā uztaisīt arēnu Rīga. Jā, un tad mēs pasmējāmies, iedavām 5, uztaisījām bildi. Kaut kas tomēr tajā visā vairāk bija apakšā. Un tad mēs uztaisījām lidojumu tik augstu, gadu vēlāk satikāmies, sākām runāt par dzīvi. Un tās dvēseliskās sarunas tā pavērās, ka mēs sapratām, ka īstenībā tas, no kurienes nāk viņš un es, ka īstenībā mēs esam ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi personāži. Un šobrīd mēs esam labi čomi ar vienu vīziju, ar vienu mērķi, un es zinu, ka mēs kopā ar to mērķi arī sasniegsim. Nu tāds ir vairāk vai mazāk pilnais stāsts. Pēdējais jautājums Niklām, varbūt vēl viena Austra apēdīs, varbūt ne. Kura aktrise bučojas vissliktāk? Nav tā, ka man ķipa ir nereāli daudz. Davai, šitais... Labi, man ir cits jautājums. jā, šito tu grieži. Es gribēju tavu reakciju paskatīties. Kurš režisors tev ir devis visdīvaināko uzdevumu filmēšanas laikā, un kas tas bija? Es jau redzu, ka tu redzi kaut kādu bildi savā galvā. Tu redzi Austeri. Vai ēda Austeri? Nē, tas nav... Easy. Tas ir diezgan īsi jautājums īsumā. Es arī, bet nu labi, vienu tādu visdīvaināko uzdevumu. Kino man nav bijuši tāda situācija, ka būtu kaut kas nereāli dīvains, tāpēc, ka kino projekts veidojās tur kaut kādu X laiku. Pieņemsim, ka tas ir gads. Jā, tu jau zini, kas būs, vai ne? Un pie scenārija tu jau esi tajā procesā vispārējais, un tad filmēšanā ļoti, vairāk tas izrādēs notiek. Tur, kur ir, jo izrādes mēģina 2 mēnešus, un tad ir kaut kādi tādi mazliet ekstravagantāki režisori vai horeogrāfi, kas tev liek darīt tur kaut kādu pilnīgāko čērņu. Tur stundu kratīties, vai patiesībā vispār nav fun, bet vistākā lieta, kas man bija jādara, bija Igaunis Tīco Jaso ar Juriju kopā taisa izrādi mums. Man vajadzēja stundu iet pāri istabai. Saprot, kā gribi. Vienkārši palielinājumā, vislielākajā palielinājumā, kā tu vari kusties, saliec muguru, tā kā tāds opis un mauc pāri istabai. Un man vispār nelīmēs kopā, nafik tas bija vajadzīgs. Viņam bija tā tendence mazliet aktieri palauzt, pirms viņam dot kaut kādu darbu darīt uz skatuves. Un viņi mūs tur nonstopā mocina, dadzina līdz tā, ka visiem tur 200 ir pulss, neviens nav pakstēties, un tad liek spēlēt. Tas ir tāds ļoti interesanti pieeja, kas es neesmu par to sajūsmā, bet nu ir režisori, kas to dara. Denis, tu nebija koks kaut kādā lugā? Nē. Okay. Jo tu tā kreatīgi galva, ka likās, bet tāds vispār vīkols. Kaut kāds tāds bija. Es nebiju koks nevienā lugā. Okay. Kāpēc austers? Pats apēt. Tev pašam garšo austers? Man ne visai garšo, bet es ik pa laikam apēdu. Denis, pēdējais jautājums. Kur ir mana vissūdīgākā dziesma? Labi, es pats apēdu šo austeru. Nesaki. Jā, viņa nav iznākusi, man liekas. Tu biji sūtījis man vienreiz, bet tu viņu bija īsti... Tā tad ir kaut kur viņa. Jā, tu biji ielicis, bet ātri viņu likvidēji. Bet man liekas, dziesma nebija slikta, bet tas klips bija, es domāju, kur tu aizpeldēji ar to zanu. Nu, labi, nesaki nosaukumu, pateiks man pēc tam. Es jau neatceros nosaukumu. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.